Škodai šogad aprit 130 gadu, un mēs esam Čehijā Škoda klasika pasākumā, kur mēs varam ne tikai apskatīt vecās mašīnas, bet ar tām arī izbraukt. Pagājušā gadsimta 30. gados Škoda nebija lēts tautas auto. Drīzāk tas bija kaut kas līdzvērtīgs pašiem labākiem ražotājiem, pat tādiem kā Mercedesam. Pierādījums tam ir, piemēram, šis auto. 1937. gada Škoda Popular Monte Carlo, kā redzams, ar tam laikam revolucionāriem dizaina risinājumiem. Liela daļa Škodas modernās vēstures aizņēma automašīnas ar aizmugurē iebūvētiem motoriem, kā piemēram šim Škoda Rapid. Pēc formas kaut ko mazliet atgādina, vai ne? Bet šo 1930. gada Škoda 645 jūs varēsiet ieraudzīt paši savām acīm Rīgas motoru muzeja izstādē Škodai 130.